Šis ir specifisks vārds kādam, kuram nesen vajadzēja atlaist kādu, kuru tu jūti, ka tas būs ļoti ilgu laiku tavā dzīvē. Vai tā ir ģimene, draugs, attiecības? Šai atlaišanai vajadzēja notikt. Tā bija no Dieva. Vai persona tevi atlaida, vai tev vajadzēja atlaist personu? Šobrīd tas šķiet un jūtās grūti un sāpīgi. Bet iemesls kāpēc? Dievs pieļāva tam notikt, jo tu esi pelnījusi, ka pret tevi izturas daudz labāk. Tu esi pelnījusi sadzīt. Cik ilgi šis cilvēks ir tev apkārt un modeļi, kas nav no Dieva, turpinās tavā dzīvē, tev būs grūts laiks sadzīt, un tā ir novēršana no mērķa, tava aicinājuma un no tā, kur Dievs cenšas tevi vest. Tu nevari trenēties atbilstoši, kas attiecas uz gara augļiem. Atbilstoši saprast, kā atsaukties Dievam, kad ir kāds tev apkārt, iztukšo tavu enerģiju, manipulē ar tevi, spēlē prāta spēles ar tevi, liek tev jautāt par pašu savu realitāti, veselo saprātu. Jo, lai atsauktos Dievam un skaidri viņu dzirdētu, tev jātrenējas, kā atsaukties, kā būt paklausīgai. Un šī persona tavā dzīvē lieto padomu no ienaidnieka, lai tevi novirzītu. Šī persona tevi vilka aiz deguna, turēja neskaidrībā. Šī persona zina, ka esi pelnījusi mīlestību, ka uzaugot tev nebija mīlestība. Saprata, ka esi tā, kas izdabā cilvēkiem, un Dievs cenšas tevi izvest no šīm īpašībām, jo Dievs grib, lai tu saproti savu vērtību un ka tu esi pelnījusi labāko. Dievs nevar tevi svētīt tā, kā vēlas tevi svētīt šo cilvēku priekšā, jo tie ir dēles. Un šī persona iztukšo mazāko, ko Dievs tev deva, iztukšo ārā no tevis. Tie tevi izmanto, līdz tev nav nekā, un kad tev vajag palīdzību, atbalstu, tie nav pie tevis, lai būtu par tevi. Bet tu turpināji iet atpakaļ, turpināji dot tiem iespēju, un tu skatījies pēc pārliecināšanās, apstiprināšanas, atzinības no viņiem, jo vai tie ir tavas asinis, vai ilgi bija attiecībās, vai grūti atlaist šo draudzību. Tev grūti sadarboties ar cilvēkiem un kļūt tuvākai ar cilvēkiem, grūti atvērties cilvēkiem. Tu esi pazīstama ar šo cilvēku, un tie ar tevi, un liekas vieglāk turēties pie kāda, kas saprot tevi, vai ka tu jūti, it kā tevi saprot, tā vietā, lai sāktu no jauna un iepazītu jaunu cilvēku un sāktu visu no jauna. Tev jāsaprot, ka tā persona tevi saprot noteiktā līmenī, bet nesaprot tevi tā, kā vajadzētu saprast, kā esi pelnījusi tikt saprasta. Tie tevi saprot tikai tik daudz, lai gūtu labumu no tevis. Tu to jau esi piedzīvojusi iepriekš. Jā, atlaist ir grūti. Tev jāsaprot, ka šis tevi vedīs tuvāk Dievam. Dziedināšana, ko tu esi pelnījusi, lai salauztu paudžu lāstus, apļus, ilgojoties pēc mīlestības, jo tu tika atraidīta, pamesta. Šie apļi nevar saplīst, esot apkārt tiem pašiem cilvēkiem, kas tevi atraidīja tieši sejā vai pameta sejā un nāca atpakaļ un vilka aiz deguna. Tu tā nekļūsi vesela. Tev pilnībā jādalās no tiem, lai saņemtu pilnīgu atbrīvošanu, lai tas gars, kas darbojas caur viņiem, būtu pilnībā izslēgts no tavas dzīves un lai nespēja tie piekļūt. Dievs cenšas tīrīt tavu māju, tavu ķermeni, atjaunot tavu prātu, sirdi, garu. Tad, kad sāks atjaunot to, tu sapratīsi, kas tu patiesībā esi. Tagad to grūti saprast, kas tu esi, jo tu esi apkārt cilvēkiem, kas cenšas tevi mazināt, rīkojas pret tevi, dzēš tavu gaismu, cenšas aizmiglot tavu izšķirtspēju par to, kas tu esi. Dievam ar spēku bija jādala tie no tavas dzīves, kā Jona tika vaļa vēderā, lai iemācītos. Dievs ar spēku atdalīja tevi no šiem cilvēkiem tavā labā, lai tu mācītos, lai tu sadzītu, lai tu saprastu, ka Dievs tevi mīl. Dievs mūs tik ļoti mīl,
viņš dod priekšroku, lai ejam cauri sezonai, kad tiek salauzta sirds dēļ tā, ka jādalās no kāda, tā vietā, lai visu dzīvi nodarītu kaitējumu, lai visu mūsu mūžu mēs ciestu dēļ citiem. Jā, tagad sāp, bet šī sezona, kurā tu esi, šī ir sezona, kur tu būsi pārveidota, attīrīta, māja tiks iztīrīta, un kad māja ir tīra, tad Dievs var vest jaunu informāciju un dot tev, un atklāsmes, ko tu palaidi garām pagātnē, ko tev vajadzēja saprast savai nākotnei. Un tad notiks, ka tu tiksi veidota tā, kā Dievs aicinājis tevi būt. Un kad tu sapratīsi, kas tu patiesībā esi, jo tu esi princešu princese, ķēniņam, tu nekad vairs savā dzīvē nepieļausi tos, kam tieši tāds pats gars kā šiem cilvēkiem, nepieļausi pat kāju spērt tavā klātbūtnē. Kad tu sapratīsi, kas tu esi, Dievs tevi mīl, ir sāpīgi tagad, bet drīz sapratīsi. Tu pamanīsi, ka kopš durvis ir cieta ar šo cilvēku, tu sāksi redzēt visas svētības, izrāvienus, kas tev bija jāsaņem jau ilgu laiku atpakaļ. Tu sāksi redzēt visu plūstam iekšā tik viegli. Tu brīnies, kāpēc neredzi izrāvienus, kāpēc vienmēr iestrēgusi, kāpēc vienmēr esi izdzīvošanas režīmā. Problēma bija, jo tu nebiji spējīga dzirdēt Dievu, uztvert, atsaukties Dievam tā, kā vajadzētu, jo bija uzmanības novēršana tavā priekšā, kas paņēma visu tavu laiku, enerģiju, paņēma prom fokusu no Dieva, kas tevi atlika dienu no dienas. Tāpēc lietas ir tik grūtas priekš tevis, lai saņemtu, jo Dievs negribēja tevi svētīt, kamēr šie cilvēki, šī persona bija tev apkārt, jo Dievs zināja viņu nodomus. Dievs saka, pietiek, ja mans bērns nelaiž vaļā cilvēku, tad es ar spēku iztumšu šo cilvēku ārā no mana bērna dzīves. Un tas notika. Visiem vajag iet cauri attīrīšanai, tas nav viegli. Iet cauri ugunī, bet tiklīdz tu pabeidz savu attīrīšanās procesu, tu redzēsi, kā viss sāk plūst. Viss sāks nākt iekšā, viss būs tik viegli. Svētības nāks no visām pusēm, iespējas nāks no visām pusēm, un tas ir tāpēc, ka blokādes tika noņemtas no tavas dzīves. Un kad tas notiek, šie cilvēki centīsies nākt atpakaļ, bet lūdzu esi paklausīga Dievam, jo tu to visu nevēlies zaudēt un iet attīrīšanās procesam cauri atkal.